viņu ir pa grāmatu rokā. Bībele. Cūkmenim ir sava bībele. Uzrakstīta jauna grāmata. Resnais svešinieks. Un tur ir sīk un smalki aprakstīts, kā 5. A klases skolnieks Kristers slikti uzvedās un cūkmenis viņu pārvērst par cūku. Festivāla nāca līdzās laureātiem tas nedraud, jo viņi prot ne tikai skaisti dziedāt un dejot, bet arī saudzēt dabu. Vispirms aiz auss aizliekot mežnieku dotos padomus, visi naski ķērās pie darba. Lai gan tikai daži no vairāk nekā 100 bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām bija kaut reizi stādījuši mežu, mazās spriedītes ātri viena aiz otru rindojās sagatavotajās vagās, lai pēc vairākiem gadu desmitiem šeit šauktu varandspriežu sils. Tas ir ļoti interesanti, ka ir izdomāti šādi pasākumi, ka varētu bērni un tādi no speciālām skolām kā šīs projekts ir izdomājis, ka varētu braukt bērni un stādīt. Tas ir ļoti interesanti. Vai kādreiz ir nācies kaut ko tādu darīt? Pateikt nopietni, nē, pirmo reizi. Viņi ir līdzvērtīgi mums, un viņi var piedalīties tajā visā. Un iestādīt koku, es domāju, tas ir kaut kas vienreizējs. Ne tikai man kā mežoniekam varbūt, bet arī šiem bērniņiem, kuri to dara no sirds. Meža stādīšanas taukā bija ieradušies arī 2 Rīgas dienas centra apmeklētāji ratiņkrēslos. Viņiem tas bija ļoti īpašs notikums, jo mežā viņi savā mūžā nebija bijuši nereizi. Ir paraolimpiskās spēles, kāpēc tad mēs nevaram mežu stādīt, vai ne? Un ja mežu stāda visi, un tagad ir tā ekoloģiskā domāšana, un tomēr ar tādu ievirzi, katrs. Un es domāju, arī šiem bērniem varbūt tikai jāprot pareizi pasniegt, tā kā to cūkmenis mums šodien ļoti lieliski izdarīja sākumā. Un es domāju, ka tas ir tāds paliekoša lieta viņu, pieredzē. Festivāla nāca līdzās vadītāji ir pārliecināti, ka šīs dienas tauka, kurā bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām 1,5 hektāru platībā iestādīja 3000 kociņu, ir aizsākums jaunai tradīcijai. Šie bērni dzied kopā ar Latvijām populāriem māksliniekiem. Es gribētu pat uzdrīkstēties nākamgad aicināt šos māksliniekus, ar ko viņi kopā dzied, varbūt nākamgad iestādīt mežu.